Jā, paldies, Mārtiņ. Kā jūtaties? Tie, kas ir šeit, jūtās labi, tas ir labi. Pēdējiem runāt vienmēr ir izaicinoši, jo kaut kāds nogurums jau, protams, sakrājās, un es ceru, ka tā diena ir bijusi jums pietiekoši interesanta. Un tiem, kas skatās izturību, vēl kādu brīdi mēs būsim kopā. Man ir tiešām ārkārtīgi liels prieks jūs visus šeit redzēt, un noteikti vēl iesim ekskursijā un runāsim, bet turpinot jau iepriekš un Mārtiņa jau ieskicēto tēmu, jā, samariešos tiešām šie neredzāmajā sociālā jomā nodarbināti ir diezgan liels skaits, un es precīzi droši vien to skaitu nepateikšu, bet ap 800 viņi varētu būt. Tie, kas ir tīrie aprūpes darbinieki, un droši vien, ka tie cilvēki, kas ar tādu, es gribētu teikt, ar tādu sirds motivāciju iet šajā jomā, mēģina darīt labāko, ko viņi tanī brīdī ar tām prasmēm prot, un droši vien, ka daudzi no viņiem atrod sevi šajā sociālajā jomā un kļūst par sociālajiem darbiniekiem arī un turpina šo izglītību, bet viennozīmīgi es pilnīgi piekrītu Mārtiņam, ja mēs teiksim, ka šādi cilvēki nav nepieciešami, tad mums viss tā sistēma, viss tā piramīda draudz sabrukt. Jo man tieši šodien noteikti arī dienas vidū redzējāt, bija vācu kolēģi un respondējot mazliet uz to stāstu, ka šobrīd notiek Vācijā, tad diezgan tipisks skats ir tāds, kad rinda uz sociālās aprūpes centru ir gadu garumā, ka stāv tukšas betona mājas, kuras ir skaisti aprīkotas, skaistiem visiem gultām un palīglīdzekļiem vispārējo, kuras ir vienkārši tukšas, tāpēc, ka viņās vienkārši nav kas strādā. Un tie, kas strādā, tie ir zināmā mērā arī viestrādnieki un arī tie, ar ko mēģina šo sistēmu glābt, bet arī ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā šie aprūpes darbinieki ir tīri finansiāli mazāk novērtēti, un arī tur ir šī cīņa par to, lai gan šis finansiālā puse, gan arī šī attieksmes un atbildības puse būtu labāka. Lai arī tā kā mums liekas, kad ārpus Latvijas viss ir lieliski, tā nebūtu nav. Ja, tā kā turēsim rūpi arī par tiem, kas ir šī neredzamie sociālie darbinieki, un es tiešām ļoti katreiz saku paldies saviem kolēģiem, kas šo darbu dara, jo bez viņiem arī īstenībā visas pārējās lietas būtu mazāk svarīgas, tā kā visiem ir nozīme šajā jomā. Bet runājot par paliatīvās aprūpes sociālo komponentu un brīvprātīgā darba iespējām, mums tā tēma grupa likās kopā, es redzēju, kad bija plānot mazliet šī medicīniskās komponentes uzrunu no kolēģa puses no Rūras. Un tāpēc es domāju, es parunāšu mazliet par šo sociālo komponentu. Es vienkārši nezinu, cik daudz jūs visi par to zināt, un es mēģināšu arī kaut kāds pāris punktus ieskicēt arī par šo to veselības pusi. Varbūt sāksim ar tām, man tā prezentācija nav pārāk kvalitatīvi izstrādāta, es skatījos, kolēģis bija tiešām nopietni piestrādājis, es mēģināju ātri salikt priekš sevis tās sarunas tēmas vai sarunas punktus, ko es gribēju pateikt, un kas katram no mums mazlietiņ iekšējiem atgādinājumam, jo mēs zinām šos terminus aprūpa mājās, medicīniskā aprūpa mājās, paliatīvā aprūpa mājās un hospisa aprūpa mājās, un katrs no viņiem ir kaut kādā veidā liekas zināms, bet viņiem ir kopīgais un atšķirīgais. Par aprūpu mājās, man liekas, ka šajā auditorijā vislabāk ir informācija, jo tā ir viena klasiska sociālo dienestu un sociālās sistēmas daļa, kur viss ir skaidrs, kā tas sākās ar vajadzību, ko izsaka vai nu piederīgie, vai ģimenes ārsts, vai pats cilvēks. Nu, vienmēr sakot, sociālais dienests ierauga šo vajadzību, viņš definē šo veids izvērtēšanu, definē šo darbu uzdevumu saturu, nosprauž mērķus, izvēlās pakalpojumu sniedzēju, kā nu kurā reģionā šī iepirkuma procedūra ir. Finanses, jūs zināt, nāk vai nu no cilvēka paša, vai no pašvaldības. Dokumentēšana ir noteikti sociālo pakalpojumu palīdzības likumā, un kontrole ir pašvaldībās. Medicīniskā aprūpe mājās strādā savādāk, un proti, tur šis sākums rodās no medicīniskas diagnozes, no ārstējoša ārsta norīkojuma veikt kaut kādas manipulācijas, kas ir nepieciešams ārstējoties mājās.
Ja? Un tradicionāli medicīniskajā aprūpē mājās ir gan šīs šprices vai pārsiešanas izgulējumi un parastas lietas, bet to veids medicīnas māsa, to veids ārstniecības persona, to apmaksā Nacionālais veselības dienests. Mērķis ir izārstēt, jo tā aprūpe nav ilgtermiņa. Un, protams, pakalpojums sniedzējs arī ir izvēlēts Nacionālajā veselības dienesta iepirkuma procesa rezultātā. Finanses nāk, kā jau es teicu, no valsts, dokumentēšana atbilstoši veselības sistēmas prasībām, kontrole arī no Nacionālā veselības dienesta. Un bieži vien abas šīs jomas nesaskarās. Mēs esam mēģinājuši runāt par integrētajiem pakalpojumiem, un mēs esam īstenībā kā pakalpojums sniedzējs vairākās vietās izmēģinājuši, kā tas praktiski notiek. Proti, man bija 2 gadus atpakaļ Balvos, bija tāda pieredze, kad kaut kā tā sagadījās, ka Nacionālais veselības dienests mums iedeva kvotas tur. Jo mēs esam arī ārstniecības iestāde, un parādījās situācija, ka man ir viens reģions, kur man ir gan sociālā, gan veselības aprūpes pakalpojums. Un īstenībā ļoti labi tas strādāja, jo mums bija plus mīnus, ja mēs zinājām šo cilvēku klientu grupu, mēs sapratām, kuram no viņiem ir nepieciešama arī medicīniskā puse, mēs drīkstējām viņu sakārtot, mēs varējām norganizēt šo pakalpojumu sniegšanu, un tas viss gāja tādā ļoti jaukā sadarbības formā. Diemžēl Nacionālais veselības dienests kvotas piešķir pēc mums nezināmiem principiem. Ja? Nākošajā gadā mums balvu vairs nebija. Tagad man ir kaut kādi novadi pagasti pakši, kuros es pat nezinu, kas varētu šo pakalpojumu sniegt, bet katrā ziņā šīs lietas diemžēl neintegrējās. Vai viņas varētu integrēties? Noteikti jā. Kas būtu priekš tā jādara? Droši vien abiem resoriem jāmēģina, es esmu kādreiz piedāvājis, mēģiniet to darīt caur šo pakalpojumu sniedzēju prizmu, jo pie viņa satiekās abi šie klienti. Kā piemērs var pateikt, varbūt ne aprūpes mājās kontekstā, bet aprūpes centrā. Katrā aprūpes centrā ir prasība, lai būtu veselības punkts. Labklājības ministrija to ļoti labi zina. Mēs pat saņēmām visu aprūpes centru pakalpojumu sniedzēju atgādinājumu par to, ka tādam ar 1. janvāri ir jābūt. Bet medmāsas pakalpojumus, ko dara medmāsa aprūpes centrā, veselības ministrija negrib uzņemties. Viņi vienkārši saka, uzņemieties tā kā jūsu sociālā puse. Un līdz ar to tas tās paliek tāds, prasības ir, bet finansējums nav. Un psihiatrs, teiksim, demences daļā mums aprūpes centrā labprāt būtu, mums pat būtu speciālisti, kas nāk, bet šīs valsts kvotas mēs dabūt nevaram. Ja? Tā kā te, protams, tās iespējas integrēt abas šīs jomas būtu lieliskas, un tas ir tas, kas tiek mēģināts, vai tas ir tas pirmais tāds reālais mēģinājums, kas tiek mēģināts darīt šajā paliatīvā un hospice aprūpē mājās. Kā jūs droši vien esat dzirdējuši, jau dažus gadus ir pilotprojekti. Hospice LV pirms gada realizēja pilotprojektu par paliatīvo aprūpu mājās, hospice aprūpu mājās. Šogad šis pilotprojekti ir 2. Viens nāk no veselības ministrijas un notiek Rūrē, un otrs ir no Labklājības ministrijas, un to realizē Samariešu apvienība. Un šeit ir tas mēģinājums, jo vismaz šajos pilotprojektos bija definētais uzdevums. Mūsu pilotprojektā, kas ir kā no Labklājības ministrijas izrietoši, bija dariet šo aprūpi kā sociālo aprūpi un mēģiniet veselības daļu ievilkt no esošās sistēmas. Mēs mēģinām gadu un esam sapratuši, ka neizdodas. Jo tādā veselības daļā ir rinda, ir kvota, ir gaidīšana, bet tas paliatīvās aprūpes pacients vai klients, viņš nevar sagaidīt šo grindu, viņš nevar izstāvēt šo vietu, viņš nevar aizbraukt pie šī ārstējošā ārsta tajā vietā, kur viņš ir gatavs viņu pieņemt. Vienmēr sakot, tas ir praktiski neizpildām misija. Ja? Un līdz ar to mēs arī savā pilotprojektā ļoti daudz šīs medicīniskās puses paņēmām uz sevi. Ja? Bet īstenībā tas uzdevums bija izmēģināt, kā tas ir, strādājot tīri caur šo sociālo prizmu un paņemiet šo veselību klāt. Mēs to mēģinām, mēs sapratām, ka tik vienkārši tas nav, zaļā koridora nav, iespēja dabūt šo veselību iekšā ir ļoti, ļoti zema, un līdz ar to, kas saka, ir jābūt šim integrētajai pieejai. Un tas, kas ir mēģinājums šobrīd, kas nav realizējies, tik traki, ja? Paldies! Es augstu novērtēju Labklājības ministrijas kolēģis. Tā, bet
Jā, runājot par šo sociālo un veselības komponentu, tas, kas tiek mēģināts šobrīd sadarbojoties veselības un labklājības ministrijai, ir veidot šo paliatīvo un hospice aprūpi. Nu, tur, protams, ir atšķirība, bet mēs Latvijā laikam lietojam abus šos vārdus šobrīd diezgan plakus. Ir mēģinājums saintegrēt šo caur mobilās aprūpes prizmu, kas ir veselības daļa, un pieliekot kā veselības daļas papildinājumu arī šo sociālo komponenti. Un kas tad šobrīd ir iecerēts, vai nu, diemžēl iepirkums ir atlikts, bet visi izsaka cerību, kad ar janvāru tomēr tas materializēsies un notiks. Šajā sociālajā komponentē ir plāns, ka tomēr šo vadošo lomu tur veselības joma, un viņi ir tie, kas satiek pacientu pirmie. Viņi ir tie, kas organizē šo ārstēšanu, jo ne visiem paliatīvās aprūpes pacientiem ir nepieciešama aprūpe tīri kā sociāla aprūpe, kā mēs viņu pazīstam, tīri aprūpe mājās vai aprūpe caur aprūpētāju resursiem. Tā kā ir viena daļa ar pacientiem, kas mēs esam redzējuši televīzijā arī sižetus, kur paliatīvās aprūpes pacients zina, ka viņam tā dzīvildze ir pietiekoši ierobežota, bet fiziski viņš jūtās labi un viņam viss ir kārtībā. Un līdz ar to tā veselības komponenta nodrošina to iespēju viņam palikt tanī vidē, kur viņš ir, un iedod viņam to iespēju saņemt šos veselības pakalpojumus. Savukārt, tanī brīdī, kad ir nepieciešama tā aprūpētājs, tā sociālā komponenta, tad iepirkumā tas plāns bija tajā, ka nāk līdz sociālo pakalpojumu sniedzējs. Nu, katrā reģionā viņi noteikti var būt vairāki un dažādi, un protams, tad viņš dara visu to, ko paredz mūsu savukārt normatīvais regulējums. Domāju, vai to esmu aprakstījis? Es ļoti skaisti ātri iesāku, bet ļoti ātri arī pabeigšu. Jā, nu, katrā ziņā šajā sociālajā komponentē ir šie tehniskie palīdzlīdzekļi, nemedicīniskie, sociālā darbinieka atbildība, kas ir šajā auditorijā ļoti svarīgs jautājums, proti ir tās darbības, ko veiks sociālais darbinieks tīri tradicionāli, proti viņš veic šo pašaprūpes spēju novērtējumu, sagatavo aprūpes plānu un seko, protams, šim aprūpes plāna izpildē un vienmēr seko kā gadījuma vadītājs. Viņš darbojās arī šajā sociālajā komponentē paliatīvās un hospice aprūpes kontekstā. Aprūpe mājās tiek realizēta. Šobrīd gan viņa tiek realizēta tiešām ar aprūpe mājās. Mēs tīri pēc prakses saprotam, ka ir situācijas, kad ir nepieciešams atelpas brīdis, ir klienti, kam ir nepieciešams uz 1-2 dienām uz nedēļu tomēr atrasties stacionārā, jo ne visu var izdarīt mājās. Un mājās mēs arī šo aprūpu organizējam atšķirīgi. Atšķirīgi no aprūpes mājās tie ir tajā izpildījumā, ka bieži vien aprūpē tas uzdevums ir konkrēti definēts, un tas aprūpes plāns paredz, ka 9 no rīta mēs darām to, vai 12 mēs darām kaut ko citu. Paliatīvā aprūpē tas dienas ritms ir ļoti mainīgs. Tas var būt tā, ka mēs esam paredzējuši, ka mēs 9 to darām, bet īstenībā mēs to darām savādāk, ja, jo tā dzīves situācija mainās pa minūtēm, pa stundām. Un, protams, šis mentālais atbalsts, un droši vien, ka tas, ko es nezinu, vai mēs atkārtojam vēlreiz video sižetiņu, ko mēs rādījām ārā. Ja mēs atkārtojam, tad tas ir zem linkas sapņu pavadonis, tad viņam teorētiski būtu jāiestrādājās viena no brīvprātīgajām. Ja tu viņu nospiedīs 2 reizes, tad viņam vajadzētu strādāt. Jā. Kamēr vien cilvēks dzīvo, dzīvi ir arī viņa sapņi, taču pienāk brīdis, kad slimības rūpes to nomāc. Iezogas sajūta, ak, ko nu vairs. Tomēr sapņi turpina daudzīties pa galvu, gribas vēl aizbraukt līdz jūrai, redzēt Siguldu, jaunības dienu taku un aizbraukt vēl līdz savai baznīcai. Sapņu pavadonis – Latvijas Samariešu apvienības labdarības projekts, kas ar ziedotāju atbalstu ļaus īstenot nedziedināmi slimu cilvēku sapņus.
Tas ir speciāli aprīkots busiņš un apmācīti brīvprātīgie pavadoņi, kuri palīdzēs piedzīvot sapņus. Sapņu pavadonis ir atceļojis no Vācijas. Tas ir Hamburgas samariešu dāvinājums, lai šādu projektu īstenotu arī pie mums Latvijā. Savukārt brīvprātīgie pavadoņi apgūs darbam nepieciešamās iemaņas vienotā apmācībā. Katrā braucienā dosies 2 brīvprātīgie pavadoņi, no kuriem vienam būs zināšanas medicīnā. Līvijas kundzei jau vairāk kā gadu visas dienas ir vienādas. Slimība ir ierobežojusi kustību, tāpēc izkļūt no mājas sanāk ļoti reti. Taču viņa sapņoja vēl reizi aizbraukt uz Skrīveriem, ar kuriem saistās skaistas jaunības atmiņas, braucieni pa Daugavu, pastaigas Pilskalnu pakājē. Viņas sapnis tika sadzirdēts. Devāmies izbraucienā ar kuģīti pa Daugavu, no kura vislabāk redzams aizkrauklis Pilskalns. Koki Daugavas krastos jau iekrāsojušies zeltainos toņos. Tas priecē, jo rudens ir viņas mīļākais gadalaiks. Arī lietus nespēja slāpēt prieku, jo, kā smejoties teica Līvijas kundze, nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Šis sapnis ir piedzīvots. Tā bija ļoti priecīga diena, daudz siltu sarunu un atmiņu. Sapņu pavadonis gatavs daudz citu sapņu īstenošanai. Vai vēlies palīdzēt piedzīvot sapni? Kļūsti par brīvprātīgo sapņu pavadoni vai ziedo sapņu īstenošanai. Uzzini vairāk samarieši.lv. Lai arī kvalitāte sākumā mūs mazliet izaicināja, bet šajā auditorijas noteikti gribētu pievienot arī vēl 3. punktu. Ja jūs redzat cilvēku, kam varētu būt nepieciešams šāds sapņu pavadonis, informējiet arī to samarieši.lv, ja, jo šodien mēs publiski paziņojam par šī pasākuma sākumu, bet protams, tas vēl tādā attīstības stadijā. Bet prezentācijas kontekstā droši vien es gribu teikt to, ka tur iet apakšus. Jā, bet ko es gribu teikt, ir tas, ka aprūpe un brīvprātīgais darbs bieži vien, jo šī sižetā jūs redzējāt, tur man liekas, ka bija viena aprūpētāja vai viens cilvēks ar specializētu izglītību, jo pārējie visi ir cilvēki ar labu sirdi. Ja? Un viņi vienkārši grib piedalīties, un viņi tie neredzamie darbinieki, un viņi īstenībā labprāt nāk palīgā, un tādu cilvēku Latvijā ir pietiekoši daudz, un mēs ļoti ceram, ka viņi būs arvien vairāk, jo tīri ar to tehniskajā specifikācijā iekļauto aprūpes darbu bieži vien tu vari izdarīt konkrēto vajadzību, bet ir lietas, ko pielikt klāt. Ir tā kūka un ir tie ķirsīši, ja, un ar to attieksmi, ar tām papildus lietām mēs bieži vien tā cilvēka dzīvi varam padarīt gaišāku un krāsaināku. Un tas ir ne tikai šī brīdī ar to paliatīvo hospice aprūpi, bet vecums nav vientulība. Mums ir Lidls un pēdušajā Latvijā mums ir Rimi, mums ir ļoti daudz lietas, ko mēs vienkārši spējam palīdzēt tiem aprūpes klientiem mājās, darbojoties, un kur ir iesaistīts šis brīvprātīgo darbs. Es nezinu, cik man vairs ir laika, bet katrā ziņā, jā, man ir liels prieks būt šeit. Tas, ko es pateicu, ir svarīgi zināt un informēt, ja, jo tieši jūs es gribu uzrunāt kā tos pārmaiņu aģentus, jo jūs redzat savus cilvēkus, jūs redzat šīs vajadzības, un ja jums šīs vajadzības nāk jūsu dienas kārtībā, tad lūgums ir nepalikt vienaldzīgām, bet paskatīties arī uz tām iespējām, ko varbūt samarieši vai kāda cita jūsu reģionā esošā nevalstiskā organizācija lielu prieku piedāvās. Es teiktu, es iekļāvos laikā, noraujot beigas. Paldies!